Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde ir viens no vadošajiem uzņēmumiem apsaimniekošanas tirgū Latvijā, jo tā izmanto mūsdienīgas pārvaldīšanas metodes, renovē mājas un māca iedzīvotājus rūpēties par savu nekustamo īpašumu. Šogad uzņēmumam aprit 15 gadi. Tā jau 8. gadu ir uzņēmusies uzturēt kārtībā Jelgavā esošos fašisma terora upuru kapus. Bet māju apkārtņu uzkopšanā un sakārtošanā Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde iesaista arī pašus iedzīvotājus. Katru gadu talkā mēs iesaistam ar savus klientus, dzīvokļu īpašniekus. Un mēs esam priecīgi tad, ja viņi atsaucās un sakārto savu pagalmu, to vidi, kurā viņi dzīvo. Ikvienam no mums gribas dzīvot sakārtotā vidē. Pagalmā, pa kuru droši var staigāt, nereizējoties, kā pie apaviem pielipis kāds suņa atstāts pārsteigums. Zālienā, kur droši var palaist spēlēties bērnus, nesatraucoties, kā mazais par izpētes objektu būs izraudzījies suņa izkārnījumus. Mājā, kur sētniekam nav jāklausās iedzīvotāju pārmetumi par bezatbildīgo suņu saimnieku atstāto, ko viņš nav pagūvis savākt. Tad arī oma gan iedzīvotājiem, gan sētniekiem būs labāka. SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde sadarbībā ar Zemgales dzīvnieku aizsardzības biedrību ir uzsākusi akciju, aicinot ikvienu atbalstīt atkritumu tvērtņu suņu ekskrementu savākšanai izveidi. Kopumā daudzdzīvokļu māju pagalmos izvietoja 20 šādus konteinerus. Pirmais mūsu darbinieki, sētnieki, kur ir vairākums Jelgavas nekustamā īpašuma pārvaldē. Katru gadu, it sevišķi pēc sniega nokušanas, redz šīs mūsu mazo draugu dāvaniņas, kuras ir lielākas vai mazākas. Tas nav ne smuki, ne arī pieklājīgi, ka viņas tur paliekās. Otrais, man pašam jau 5 gadi ir suns, aspēlēnais taks, un es redzu, kā viņš uzvedās, kad es viņu izvedu pastaigās. Un man nevienmēr ir patīkami, ka viņš to savu daļu izliek tur, kur nevajadzētu to likt. Tāpēc, un arī trešais, kad arī braukājot pa citām valstīm, es redzu, kā tur tas tiek organizēts. Un tāpēc mums tapa ideja uzstādīt šīs urnas. Katru dienu mūsu sētnieki strādā, un viņiem būs vieglāk vienviet savākt šīs te dāvaniņas. Nevis staigāt pakaļ mūsu draugiem un ne visai apzinīgajiem suņu īpašniekiem un vākt aiz katra. Tātad es domāju, ka viņiem darba apjoms tieši samazināsies, un tas palīdzēs viņiem intensīvāk strādāt pie teritorijas sakopšanas pārējiem darbiem. Šis realizētais pasākums šodien uzstādot urnas, mēs vēl vairāk sakārtosim mūsu pilsētu Jelgavu. Es to novērtēju pozitīvi, jo iepriekš jauniem cilvēkiem aizrādot no šīm pašām mājām, lai savāc suņu izkārnījumus, bet tas viņiem ir viens brīdis, ja viņi pagriežās un aiziet. Viņi nereaģē. Ir vecāki cilvēki, kas tiešām ieties savam sunim no mugurpuses un savāc tos izkārnījumus, bet viņiem bija jānes uz miskastēm. Es ceru, ka tagad varēs nest šeit. Vietas, kur izvietotas šīs urnas, var redzēt interaktīvajā kartē, kuru atradīsiet ekrānā redzamajā adresē. Tādēļ mīļā miera labad varbūt pārplānojiet savu suņu pastaigu maršrutus, lai nav tālu jāiet ar suņa pārsteigumu rokā, vai arī, lai jūs nepārņem kārdinājums, tomēr atstāt to, ko nav smuki atstāt. Speciālie konteineri noteikti arī stimulēs vairāk aizdomāties par sakopšanu aiz sava dzīvnieka, kā arī jāatzīst tas, ka sakoptā vidē cilvēki mazāk mēslo. Bet apzinīgiem suņu saimniekiem turpmāk nebūs jāmēro tālais ceļš uz lielajām atkritumu urnām. Jāuzsver arī tas, ka pie šīm 20 urnām darbs viss neapstāsies.